38. 39. gadā starptautiskā situācija bija ļoti sarežģīta. Un faktiski tā laika tā galvenais tā dinamiskais spēks starptautiskajās attiecībās, protams, ir Vācija. Un Vācija tajā laikā bija izvēlējusies tā saucamo antirietumu stratēģiju. Un bija Vācija paredzējusi, ka viņa sāks karu rietumos, bet ne ātrāk kā 42. 43. gadā. Jo Vācija jau nebija vēl tajā laikā īsti sagatavojusies karam, un šajā tad nolūkā Vācija tad gribēja padarīt par savu jaunāko sabiedroto Poliju. Un 38. gada oktobrī sākās Vācijas un Polijas sarunas par izlīgumu, par noteikumiem, uz kuru tad Polija būtu ar mieru kļūt par Vācijas jaunāko sabiedroto. Notiktu vairākas tikšanās starp toreizējo Vācijas ārlietu ministru Joachim von Ribbentropu, poļu tad sūtni Berlīnē Juzefu Lipski, un arī notika tikšanās ar Polijas ārlietu ministru Beku un tā tālāk. Un visā šajās tikšanās tad reizēs bija mēģināts atrast tādu, teiksim, kompromisu vienošanos, kam piekristu abas tādas puses. Proti, Vācija tad izvirzīja prasību, ka Danciga, kas toreiz skaitījās brīvpilsēta, ka Danciga noteikti ir jāatgriež atpakaļ Vācijai. Tā bija īsta vācu pilsēta, tur dzīvoja 95% vācieši, un tajā laikā Eiropā tad faktiski bija tāda situācija, ka 99% franču un 99% britu uzskatīja, ka Danciga ir noteikti Vācijas teritorija, un tā ir jāatgriež atpakaļ Vācijai. Otra tāda galvenā prasība bija, lai to tā saucamo Poļu koridoru. Poļu koridors ir Dancigas koridors, tā ir Polijas izeja uz Baltijas jūru, kuru tad paredzēja Versaļas miera līgums, un šo Poļu koridoru šeit vācieši ierosināja pārdalīt ar vēl, teiksim, tādu koridoru, teiksim, ar vācu koridoru, lai Vācija varētu uzturēt labāku satiksmi ar Austrumu Prūsiju, jo šis Poļu koridors sadalīja Vācijas teritoriju divās daļās, un tad praktiski tādu situāciju Vācija nebija ar mieru uz ilgu laiku, teiksim, samierināties. Tāpat arī vācu priekšlikumi paredzēja uz 25 gadiem pagarināt Vācijas un Polijas neuzbrušanas līgumu un tā tālāk. Šīs sarunas norisinājās no sākuma it kā tādā abām pusēm, it kā tādā saprotamā gaisotnē, bet praktiski 39. gada martā Polijas nostāja ļoti krasi mainījās, un Polijas nostāja mainījās tāpēc, kad poļi faktiski saņēma tādu apstiprinājumu no Londonas, kad Londona būs ar mieru piešķirt Polijai garantijas vācu uzbrukuma gadījumā. Un oficiāli arī šādas garantijas tika dotas, un oficiāli šādas garantijas Polijai tika iedotas 1939. gada 31. martā. Bet jau pirms šī datuma Polija faktiski ļoti nediplomātiskā veidā pārtrauc sarunas ar Vāciju. Un proti šeit arī vācieši sāka rīkoties diezgan tādā asākā formā, un 1939. gada 21. martā vācieši izvirzīja Polijai ultimātu, lai poļi parakstītu šo vācu poļu izlīgumu. Polija to atteicās darīt ļoti asā diplomātiskā formā, kā jau minēju, un šis atteikums sekoja 1939. gada 26. martā. Tad restīvi 5 dienas vēl pirms tam, pirms oficiāli Lielbritānija, toreizējais Lielbritānijas premjers Nevils Čemberlens paziņoja par garantijām Polijai. Tātad Polija šo Lielbritānijas nostāju zināja daudz, teiksim, ātrāk. Pēc tam, ka šīs sarunas tika pārtraukts, tad Vācijas toreizējais Führeris Adolfs Hitlers vēl apmēram kādus
2 mēnešus tā šaubījās, ko darīt, kādā veidā atrisināt poļu jautājumu. Un šeit faktiski tikai pēc jaunākiem pētījumiem, tikai 39. gada maijā, 39. gada maija beigās viņš izšķirās par to, ka šis poļu jautājums ir jāatrisina ar militāriem līdzekļiem, ka citas iespējas vairs šeit, teiksim, neredzēja un domāju, ka saruna iespējas ir tad izsmelts. Pēc šāda lēmuma, teiksim, pieņemšanas, ja, protams, izvirzījās uzreiz jautājums vācu diplomātijai, diplomātiski sagatavot, teiksim, izolēt Poliju, vai Vācija varētu šo karu ar Poliju vest tad vienatnē, teiksim, tādā veidā, lai atrisinātu, teiksim, šo izvirzījušos problēmu. No sākuma bija paredzēti dažādi ceļi. Ja? Vācu diplomāti bija paredzējuši dažādus ceļus, kādā veidā varētu šo problēmu tad atrisināt, kādā veidā varētu starptautiski izolēt tad Poliju, ja? Un panākt to, ka Polija neviens palīgā, teiksim, nenāktu, un tas plānotais poļu-vācu karš būtu tīri lokāls tad karš. No sākuma vācu diplomātija to gribēja izdarīt ar Itālijas starpniecību, un jau 1939. gada 22. maijā arī ar Itāliju noslēdz jaunu, teiksim, militāru politisku vienošanos, kas vēstures literatūrā ir iegājis ar nosaukumu Tērauda pakts, Štālpakt, taču te bija viens bet. Ja. Musolīni paziņoja, ka viņš ir gatavs Vācijai tad palīdzēt, ka ir gatavs arī Vācijas pusē iesaistīties karā tikai 1942. gadā. Līdz ar to dotajā, teiksim, brīdī tas Tērauda pakts bija nevērtīgs papīrs. Tad Strēmel tā Vācijai neko nedeva. Otra iespēja, ko gribēja izmantot vācu diplomātija, gribēja noslēgt militāru politisku vienošanos ar Japānu, noslēgt šo militāru politisko vienošanos ar Japānu pret Lielbritāniju, lai tādā veidā novērst Lielbritānijas uzmanību no Eiropas lietām, ja, jo tālajos, teiksim, austrumos, ja, tur jau uzreiz arī daudzas, teiksim, citas problēmas izvirzītos, tikt apdraudēt Britu, teiksim, kolonālā impērija un tā tālāk, un Britiem nebūtu laika nodarboties šeit ar Eiropas lietām. Bet arī jūlija beigās, varētu teikt, arī šī vācu diplomātu iecere tad izgāzās, ja, Japāna neslēdz vienošanos ar Vāciju, tai pašā laikā noslēdz vienošanos tieši ar Lielbritāniju. Tā kā šeit vācu diplomātija atkal piedzīvoja tādu fiasko un atlika tikai pēdējā iespēja vienoties ar Padomju Savienību. Šīs sarunas ar Padomju Savienību jau Vācija bija iesākusi 39. gada maijā, un faktiski jau viņas visu laiku it kā mazliet risinājās, bet tādā īstā, lielā, teiksim, tempā, jau kas ir virzīts uz ātras vienošanās palīdzību, tad faktiski par šādām, teiksim, sarunām, šādas sarunas sākās 39. gada jūlija beigās, no sākums, teiksim, norisinājās pa tādiem diplomātiskiem, teiksim, kanāliem. Vēlāk jau šīs sarunas norisinājās tādā konkrētākā, teiksim, formā, tieši no 12. varbūt augusta norisinājās tieši tad Maskavā, respektīvi tās sarunas parasti veda, teiksim, toreizējais padomju ārlietu tautas komisārs Vjačeslavs Molotovs un toreizējais Vācijas sūtnis Maskavā Werners Friedrichs von der Schulenburgs. Bet jāsaka, ka bija izveidojusies tāda, teiksim, situācija, jo, ja mēs te uzsvērtu to visu lielvalstu attieksmi, izveidojas tāda situācija, un viņi bija izveidojusi jau 39. gada pavasarī, kad praktiski, lai atrisinātu kādu, teiksim, jautājumu, lai sasniegtu savus mērķus viena vai otra puse, šeit domāju Vācija un Rietumvalsts, tad Lielbritānija un Francija, tad abām pusēm bija nepieciešama
Maskavas palīdzība, nepieciešams bija Maskavas atbalsts, un Maskavas rokās faktiski bija tā izšķiršanās, kurai pusē palīdzēt. Ja? Kas tad varbūt noveda pie šādas situācijas? Pie šādas situācijas noveda pirmkārt ļoti nepārdomātā, vienpusīgā Britu garantiju politika, ja, jo paziņoja par šīm garantijām no sākuma, kā es minēju, Polijai, vēlāk arī Rumānijai, Grieķijai un Turcijai, bet tās bija vienpusīgas garantijas. Un šīs garantijas tika dotas valstīm, kas atradās Padomju Savienības pierobežā, rietumu pierobežā, un līdz ar to šāda vienpusīga Lielbritānija garantējot šīs valstis, garantēja arī Padomju Savienības drošību pret iespējamu vai eventuālu vācu uzbrukumu. Tas ir faktiski, tā ir tāda pārēķināšanās Britu, diplomātijas, ka vēsturē grūti sameklēt tam analogu, jo nekad vai, tik daudz nekad neviens diplomāts, nepārēķinās, kur vēl, valsts virs, ja, un jāsaka, ka, šajā gadījumā, Angļi it kā tai garantītai politikai it kā sprauda divus galvenos mērķus, panākt vienošanos ar Padomju Savienību, izveidot tā saucamo pretvācu aliansi, tad Padomju Savienību, Franciju un Lielbritāniju, un otrs mērķis bija nobaidīt Vāciju, nobaidīt Hitleru, lai viņš nesāktu jaunas agresijas aktus Eiropā. Nevienu no šiem mērķiem praktiski neizdevās Britu diplomātijai atrisināt. Un otrs moments, kas arī īpaši izcēla Maskavas lomu starptautiskajās attiecībās 39. gada pavasarī, bija šis Hitlera lēmums ar militāriem līdzekļiem atrisināt poļu, jautājumu, ja, jo tas atkal kāpināja Maskavas, nozīmību. Ja būtu panākta tāda diplomātiska vienošanās starp Poliju un Vāciju, tad tagad daudzu vēsturnieku skatījumā nekāda kara 1939. gadā Eiropā nebūtu. Vai būtu citos gados, tas ir jautājums, bet 39. gadā nekāds karš tad, nebūtu. Atgriežoties pie jautājuma par padomju vācu sarunām, kas, kā es minēju, tad iesākās 1939. gada jūlija beigās, tā ļoti intensīvi tika vēstas. Tad jāsaka, šeit ļoti ātri faktiski tika panākta vienošanās. Ļoti ātri Padomju Savienība saprata, ka Vācija ir gatava ļoti piekāpties Padomju Savienības prasībām, ka Vācija ir gatava Padomju Savienībai atdot pusi Polijas, gatava ir atdot arī pusi Baltijas un tā tālāk, ja, ka šie jautājumi visi ir risināmi. Un tāpēc arī, Padomju Savienība iegūt tādu ļoti lielu pārliecību, un Padomju Savienībai arī faktiski pieder tāda iniciatīva, visu tādu, kā varētu teikt, jautājumu tālākā kārtošanā, to jautājumu tālākā kārtošanā, kas saistās kādā veidā, tad šī vienošanās ar Vāciju tiks noformēta. Ja? Padomju Savienība arī izstrādāja īpašu neuzbrukšanas līguma projektu. Ar šo neuzbrukšanas līguma projektu viņi iepazīstināja vācu pusi, jau pieminēto vācu sūtni Werneru Friedrichu von der Schulenburgu 19. augusta vakarā. Šis padomju piedāvātais neuzbrukšanas līguma variants faktiski saturēja visu, ko vien Vācija varēja vēlēties. Un proti, ja runājam tādā zinātniskākā valodā, šis neuzbrukšanas līguma variants paredzēja tā saukto neierobežoto neutralitāti, jeb faktiski paredzēja šo neierobežotās neutralitātes formulu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tikai to, kad praktiski atļāva arī šis neuzbrukšanas līgums izvest noteiktus agresīvus aktus, Vācijas gadījumā uzbrukt, Polijai, bet šis līgums faktiski paliek, spēkā, nestoties to, ja viena puse iesaistās, vai abas puses iesaistās kara darbībā. Tas Vācijā jau bija tas, ko viņi vēlējās, bet Padomju Savienība
ar šo, varētu teikt, Vācijai tik optimālā varianta atrašanu prasīja ļoti augstu cenu. Un proti, tad Vācija iestājās par to, lai reizē ar šo neuzbrukšanas līgumu, kā šī neuzbrukšanas līguma integrāla sastāvdaļa, neatņemama sastāvdaļa, tiktu parakstīts arī speciāls protokols par ārpolitiskiem jautājumiem. Un proti, Vācija tad piekrita šādai, teiksim, nostājai, un tajā 19. augustā arī Padomju Savienība izvirzīja tādu jautājumu, ka varētu šeit atbraukt uz Maskavu, varētu atbraukt Vācijas ārlietu ministrs, varētu atbraukt uz Maskavu Vācijas ārlietu ministrs 26. vai 27. augustā un tad noslēgt šo attiecīgo neuzbrukšanas paktu ar šo speciālo protokolu. Šāda situācija vāciešus neapmierināja, jo Hitlers 1939. gada 12. augustā bija pieņēmis lēmumu sākt karu pret Poliju 26. augustā. Tad, restīvi, Ribbentropam tika piedāvāts ierasties 26. vai 27. augustā, tas šajā gadījumā Vācijai tad nedarīja, un šādā situācijā Hitlers nolēma personīgi iejaukties, un 1939. gada 20. augustā nosūtīja personīgu telegramu Staļina kungam, kurā tad lūdza, lai Staļins tad pieņemtu Ribbentropu Vācijas ārlietu ministru 22. vai 23. augustā. Staļins un arī šī telegrama skaidri liecināja, arī Hitlers skaidri rakstīja, ka, teiksim, saspievējums Vācijas un Polijas attiecībās ir kļuvis neciešams, un teju var izcelties konflikts, tā kā viss bija, teiksim, Padomju Savienībai ļoti skaidrs, un Staļins atbildēja uz šo Hitlera telegramu nākošajā dienā, 21. augustā, un šī atbilde bija pozitīva, restīvi padomju puse uzaicināja Ribbentropu ierasties Maskavā 23. augustā. Un 23. augustā Ribbentrops arī ar savu svītu ierodās Maskavā. 23. augusta pēcpusdienā sākās sarunas. Šajās sarunās ļoti viegli tiek atrisināt poļu problēmu, ļoti viegli tiek atrisināts poļu. Tad jautājums tiek vienojas par to, ka Polija, teiksim, tiek sadalīta padomju un vācu interešu sfērā, un šo padomju un vācu interešu sfēru norobežo upju līnija Nareva Visla Sana. Un arī vēl šī vienošanās par Poliju paredzēja to, kad turpmāko politisko konsultāciju laikā abas puses noskaidros, vai ir liederīgi saglabāt, teiksim, Poliju kā, teiksim, apcirpt Poliju kā suverēnu valsts. Šeit var aiziet uz priekšu, ka vēlāk vienojas, ka tas nav, teiksim, nav nepieciešams. Zināms problēmas radīja Baltijas jautājumu risinājums. Hitlers bija devis tādu īpašu pilnvaru ārlietu ministram Ribbentropam. Viņš varēja atrisināt jebkuru jautājumu, bet tomēr Padomju Savienības prasības Baltijas jautājumā Ribbentrops neriskēja uz savu galvu atrisināt. Respektīvi šeit Berlīnē Hitlers bija nospraudis, ka Baltijā tā interešu sfēru robeža starp Padomju Savienību un Vāciju būs Daugavas upe. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Lietuva un puse Latvijas paliek vācu interešu sfēra. Otra puse Latvijas, Igaunija un Somija, tās ir padomju interešu sfēra. Bet Staļins sarunās ar Ribbentropu pieprasīja arī, ka viņam ļoti ir nepieciešams Ventspils un Liepājas ostas, un restīvi pieprasīja visu Latviju. Ribbentrops neriskēja šo jautājumu pats izšķirt, sarunas tika uz vairākām stundām pārtraukts, lai Ribbentrops varētu sazināties ar Hitleru. Viņš aizsūtīja Hitleram attiecīgi telegramu. Hitlers tajā laikā atradās savā vasaras rezidencē Berghofā, pie Bavārijas Alpos, un
teiksim, un kad šī Ribbentropa telegrama saņēma, tad Hitlers tikai, teiksim, faktiski izdarīja divas lietas. Ja? Viņš lika atnest lielu globus un lika atnest lupu, jo viņš ļoti slikti redzēja, viņam rakstīja ļoti lieliem burtiem, lai viņš vispār varētu tad izlasīt. Viņš ar lupu paskatījās mazliet uz to globus, kā tad mainās šī Vācijas strateģiskā situācija, un, kā saka, nolēma, ka tas būtiski Vācijas strateģisko situāciju nemaina, ļoti kļūdainu lēmumu pieņēma, ja, jo tas mainīja būtiski, ja, un telegrafēja uz Maskavu, teiksim, un telegramā bija tikai viens vārds - Einverstanden, piekrītu. Restīvi, līdz ar to ceļš šai vienošanai starp Padomju Savienību un Vāciju bija, teiksim, brīvs, ja, un 24. augustā 2:00 no rīta tiek parakstīts gan neuzbrukšanas līgums, gan arī šis slepenais protokols kā integrāla šī neuzbrukšanas līguma sastāvdaļa. Vēstures literatūrā atkal te zināma tāda kurios. Ja? Šis līgums ir iegājis kā 23. augusta līgums, kaut gan, kā saka, noformēts faktiski līdz galam, viņš ir nākošā dienā 24. augustā. Ko varētu teikt par šo Padomju Vācu neuzbrukšanas paktu, un tīpaši par šo slepeno papildu protokolu, ko mēs parasti saucam par Molotovu-Ribbentropa paktu, bet mēs arī šo terminu Molotovu-Ribbentropa pakts lietojam attiecībā uz visu šo līgumu, gan to neuzbrukšanas līgumu, gan arī uz šo slepeno protokolu, jo praktiski tā ir, teiksim, vienots veselums, ir gan šis protokols, gan šis neuzbrukšanas līgums, un tāpēc vēlāk, aiziet uz priekšu, 1898. gadā, kad 1989. gadā, ja, tad PSRS tautas kongress, ja, tad decembrī, kad viņš nosodīja šīs slepenās vienošanās Padomju Vācu, kas tika, teiksim, noslēgts 39. 41. gadā, tad šeit tā metode bija nepareiza, tad faktiski tās slepenās vienošanās atdalīja no tiem atklātajiem tekstiem, bet šeit, ja mēs runājam par 23. augusta šo līgumu, tad šis slepenais papildu protokols ir neatņemama sastāvdaļa. Ko mēs varētu teikt par, kā varētu vērtēt šo Molotovu-Ribbentropa paktu? Protams, Molotovu-Ribbentropa pakts pirmkārt iededz zaļo gaismu Otrajam pasaules karam, iededz zaļo gaismu Vācijas uzbrukumam Polijai. Vācija uzbruka Polijai 39. gada 1. septembrī, pēc 16 dienām, 17. septembrī, Polijai uzbruka arī Padomju Savienība. Abas valstis ļoti ātri šo Poliju tad sakāva, un šeit jau nekādu tādu militāru raksturu problēmu, protams, šeit šajā ziņā nebija. Un mēs parasti vēsturnieki vērtējam šo Molotovu-Ribbentropa paktu kā kara paktu, vērtējam šo Molotovu-Ribbentropa paktu kā dalīšanas, teiksim, paktu, un vērtējam šo Molotovu-Ribbentropa paktu kā iznīcības paktu, ja, jo šim, teiksim, paktam sekoja arī Polijas sadalīšanu un faktiski Polijas valsts, teiksim, valstiskuma iznīcināšanu. To gan fiksēja nākošā vienošanās, ko noslēdz Vācija un Padomju Savienība. Tas ir 1939. gada 28. septembrī. Tas ir līgums par robežu un draudzību, kam sekoja arī interešu sfēru robežu izmaiņas, un restīvi Lietuva pret atsevišķiem Polijai piedarošiem apgabaliem tika, kas saka, kļuva par padomju interešu sfēru, izņemot vienu nelielu apgabalu, tas ir Mariampols apgabalu, kas palika Vācijas interešu sfēra, bet 40. gada jūnijā, kad Padomju Savienība okupēja Baltiju, vai Baltijas valstis, tad Padomju Savienība šo vienošanos neievēroja, ja, un okupēja visu Lietuvu, kas izraisīja ļoti sarežģījums šajās Padomju Savienības un Vācijas attiecībās, ja, jo
pirmkārt, Hitlers ļoti labi saprata, ka Padomju Savienībā nevar, teiksim, uzticēties, ka Padomju Savienība izmanto jebkuru mazāko iegānstu, lai spiestos, teiksim, uz rietumiem. Nu, protams, šis Molotovu-Ribbentropa pakts bija ne tikai nāves spriedums Polijai, tas tad faktiski arī šis Molotovu-Ribbentropa pakts izlēma, ja faktiski noteica arī Baltijas valstu tad likteni, ja, šeit tad faktiski Latvija, Lietuva un Igaunija un arī Somija tika atzītas par padomju interešu sfēru, par teritorijām, kas ietilpst padomju interešu sfērā, un, protams, Padomju Savienība uzreiz centās savu klātbūtni šeit nostiprināt. Ja, mēs visi zinām, ka 39. gada septembra beigās un oktobra sākumā Padomju Savienība uzspiež tā saucamos bāzu, teiksim, līgumus visām 3 Baltijas valstīm, nu, respektīvi tiek ievests Baltijas valstīs šeit padomju karaspēks, ja, kas arī tad, līdz ar to radīti priekšnoteikumi, nu, turpmākai attīstībai, nu, virzītai uz Baltijas valstu tad okupāciju. Tā kā šajā ziņā šeit viss ir tad skaidrs. Varētu arī, teiksim, pieminēt šo jautājumu, un tas arī ļoti asks tāds jautājums, ir, nu, tā vēsturnieku, teiksim, vidū, nu, dabiski, ka šeit gribētu atzīmēt no vienas puses, ka rietumos, ja, un praktiski arī, nu, tāpat Baltijas valstīs, Austrum Eiropas vēsturniekiem šeit nekāds tāds īpašs problēmas Molotovu-Ribbentropa pakta vērtējumā nav. Tas bija tādu vērtējumu dot, kādu es apmēram devu, ja, un šeit faktiski nu, necenšas neko, teiksim, šeit izgudrot, ja, bet savādāk tagad pēdējos 10-15 gados neapšaubām ir Krievijas pozīcija. Mēs zinām, ka Krievijas vēsturnieki tagad ļoti lielā mērā ievēro Kremļa ideoloģiskās nostādnes, ja, runājot par Molotovu-Ribbentropa paktu, un proti galvenais uzstādījums no Kremļa puses ir tāds, ka ir jāpārvērtē Molotova-Ribbentropa pakts. Jeb respektīvi ir jāsāk vērtēt Molotova-Ribbentropa pakts tā, kā to darīja Staļina laikos. Ja, tad respektīvi ir, teiksim, atkal jāmēģina argumentēt tās pašas tēzes, ko savā laikā izvirzīja Staļins. Nu, Staļina, kāds tad bija Staļina, varbūt galvenās tēzes, runājot par Molotovu-Ribbentropa paktu. Nu, Staļins, teiksim, tās propagandistiskās tēzes. Ja. Staļins šajā ziņā faktiski izvirzīja tādu apgalvojumu, ja, ka šis Molotovu-Ribbentropa pakts nekādā gadījumā nav izraisījis Otro pasaules karu. Kad par šo Otro pasaules kara izraisīšanu ir atbildīga, ja, ir atbildīgas rietumu valstis, bet ne Padomju Savienība. Staļins arī apgalvoja, ka Molotovu-Ribbentropa pakts ir devis tādu zināmu attelpu Padomju Savienībai, devis vēl veselus 2 gadus, lai sagatavotos, nu, kā toreiz Staļins teica, neizbēgamam karam ar Vāciju. Nu, šeit varētu piebilst tikai to, ka 39. gadā kāds karš starp Vāciju un Padomju Savienību nebija iedomājams, ja, jo, lai īstenot kaut kādu kara darbību, bija nepieciešama vismaz plānu izstrāde, ja, un šajā laikā Vācijai nekādu uzbrukumu plānu pret Padomju Savienību tad nav, un faktiski šos uzbrukumu plānus Padomju Savienība daudz ātrāk sāk izstrādāt attiecībā uz Vāciju, nekā Vācija attiecībā uz Padomju Savienību. Nu, Vācija to iesāk darīt tikai 40. gada jūlijā, jā, šo jautājumu nodarboties, tā kā varētu teikt, ka šādi, teiksim, argumenti neiztur kritiku. Un mūsdienās, teiksim, Krievijas vēsturnieki ne visi ir
tādi Krievijas vēstnieki, kas ļoti pareizi vērtē Molotovu-Ribentropu paktu, bet tas ir izteikts mazākums. Ja? Un tagad viņiem jau ļoti grūti būs aizstāvēt savu pozīciju, ja? Jo par to var draudēt arī krimināla atbildība, ja attiecīgā, teiksim, tiks pieņemt attiecīgi, jau ir pieņemts attiecīgs lēmums un redzēs, kā to lēmumu tad, restīvi, likumu interpretēs. Ja? Vai viņš skars kādu Krievijas vēstnieku, pašreiz man tāda informācija tad nav, kaut gan man pazīstam Krievijas vēstnieki jau rakstīja, ka viņš droši vien viens pazīstams Krievijas vēstnieks, ka viņš droši vien būs pirmais šī likuma upuris. Ja. Latvijas diplomāti tad praktiski sekoja ļoti cītīgi līdz Vācijas un Padomju Savienības attiecību attīstībai. Un diplomātiem šīs Molotovu-Ribentropa, šī padomju Vācu vienošanās, it kā nebija nekāds noslēpums. Ja? Par to regulāri uz Rīgu tad ziņoja, ka ir iespējama jaunas līguma saistības ar Padomju Savienību un Vāciju. Par to ziņoja šeit Latvijas sūtnis Berlīnē Edgars Kriviņš diezgan regulāri, ja, faktiski jau tā seko ļoti līdz no 39. gada, teiksim, pavasara šo attiecību tad attīstībai, protams, kāda būs šī līguma tad forma un ko tas paredzēs, par to jau praktiski tādas īstas skaidrības, protams, Latvijas diplomātiem nebija, bet pēc šīs Molotovu-Ribentropa pakta parakstīšanas, ja, praktiski jau nākošajā dienā Latvijas ārpolitiskā vadība, tad ārlietu ministrs Munters, saņēma jau diezgan tādu, teiksim, precīzi informāciju par to, kādā veidā ir notikusi šī vienošanās starp Vāciju un Padomju Savienību. Bet nelaime bija tā, ka tai pašā laikā pienāca arī citāda rakstura, teiksim, vienošanās, kur it kā, teiksim, tāda nomierinoša rakstura, ka šī vienošanās, kā saka, neskar Baltijas valsts intereses un tā tālāk, bet tomēr tā dominējošā līnija šajās visos ziņojumos, Latvijas sūtņu tad ziņojumos un arī ārzemju presē tomēr bija tāda, ka šī vienošanās ir notikusi uz Baltijas valstu tad rēķina, un līdz ar to Munters gribēja pēc iespējas ātrāk noskaidrot, kāda tieši šī vienošanās, teiksim, ir. Ja? Un gribēja noskaidrot šo jautājumu tieši, kā saka, no pirmā avotiem. Šajā ziņā tad griezās pie Vācijas sūtņa Latvijā, Ulrika von Kots ar attiecīgiem jautājumiem. Kots tālāk šos jautājumus arī virzīja uz Vācijas ārlietu ministriju, un arī Latvijas sūtnis Berlīnē Edgars Kriviņš tieši vērsās pie vairākām Vācijas ārlietu ministrijas amatpersonām ar jautājumu, kādā veidā tad šis padomju Vācu līgums aizskar Baltijas valstis. Un praktiski atbildes bija, teiksim, tādas no Vācijas puses noliedzošas, ka šis līgums praktiski neskar tās līguma attiecības, kādas ir līdz tam izveidojušās starp Latviju un Vāciju, proti, ka joprojām ir spēkā 1939. gada 7. jūnijā parakstītais Latvijas-Vācijas neuzbrukšanas līgums un tā tālāk, kaut gan faktiski šis Molotovu-Ribentropa pakts iznīcināja visu šo neuzbrukšanas līgumu sistēmu, tas ir pilnīgi skaidrs, bet Vācija tādā veidā turpināja, kas saka, šādas atbildes dot, un šeit vēl viens tāds interesants moments, ka savas atbildes, ko deva Latvijai un citām, teiksim, Baltijas valstīm, Vācu diplomāti vienmēr mēģināja saskaņot arī ar Maskavu, mēģināja saskaņot ar Molotovu, vai te būtu tādas vienādas, teiksim, atbildes. Bet pati notikuma attīstība jau uzreiz, teiksim, parādīja, ja, ka to, kad faktiski šeit tāda vienošanās uz Baltijas valstu rēķina ir tad notikusi, ka Baltijas valsts ir atdotas tad Krievijai, un tāpēc 39. gada septembra
vidū Latvijas diplomāti, Latvijas ārpolitikas vadītāji ļoti jau aktīvi nodarbojas ar jautājumu, kādā veidā vēl ir iespējams saglabāt Latvijas neatkarību. Tad, kad Latvija ir atdot, Padomju Savienībai, atdot Krievijai, vai vēl kādas iespējas pastāv saglabāt neatkarību. Un 39. gada septembrī tomēr ir tapuši vairāki tādi ļoti svarīgi dokumenti šajā ziņā. Ja es tos dokumentus atradu 99. gadā, tad diezgan jau sen atpakaļ, no kuri tad parāda, kad tādas ieceres par Latvijas neatkarības saglabāšanu Latvijas ārpolitikas vadītāji saistīja vispirms ar Vāciju. Viņi, domāja, ka tomēr Vācijas pretspiediens Padomju Savienībai ir vienīgā iespēja, kādā Latvija un citas Baltijas valsts var saglabāt neatkarību. Kur viņi redzēja, kāpēc var būt šāds Vācijas pretspiediens Padomju Savienībai. Tur tika minēti vairāk, faktori. No šo faktoru tad vidū, piemēram, tas, ka Latvijas diplomātu, jeb Latvijas ārpolitikas vadītājas skatījumā tomēr Vācija nav ieinteresēta, spēka līdzsvara galīgā izjaukšanā, šeit austrum tad Eiropā, un ka Vācija noteikti ir ieinteresēta saņemt ražojumus, Baltijas valstu ražojumus, tad palielināt tirzniecību ar Baltijas valstīm, un ka Vācija ir ieinteresēta, lai, Krievu varā vai padomju varā nenonāktu vācu mazākumu tautība. Tie bija tādi 3 faktori, kur tika izvirzīti kā galvenie, kas var noteikt to Vācijas pretspiedienu. Jāsaka, ka kāda tad bija īstā Vācijas nostāja, vai tā kaut cik sakrit arī ar Latvijas šīm diplomātu, Latvijas ārpolitikas vadītāju vēlmēm. Kaut kur sakrit. Es jau minēju, ka Vācijas ārlietu ministrs Joachims von Ribbentrops 39. gada septembra beigās, 27. septembrī, ieradās otrais vizītē Maskavā un 28. septembrī nosveic jau manis minēto vienošanos, respektīvi līgumu par robežu un draudzību, kas arī ietver sevī daudzus šos slepenos vienošanās, tā skaitā arī slepeno protokolu, kas jau paredzēja izceļošanu un tā tālāk, vācu baltiešu izvākšanu no Latvijas un no Igaunijas, lai neatstātu šos vācu baltiešus tomēr iespējamam padomju tvērienam, jo bija skaidrs, ka vācu baltieši ļoti ciestu no tā, ja šeit iebrauktu padomju karaspēks, jo šeit visiem vācu baltiešiem dzīvā atmiņā bija arī tas, kā 19. gadā rīkojās Stučkas valdība, šeit pat Zaķu salā bija koncentrācijas nometnes, šeit vācu tautības iedzīvotājiem un tā tālāk. Tā kā tas viss tad bija zināms un principā 39. gada rudenī Vācijas nostāja sāk, mainīties, jo no sākuma vēl septembrī Vācija ļoti ieinteresēta ir ņemt vērā Padomju Savienības intereses. Kāpēc? Tāpēc, ka Padomju Savienība Vācijai arī tajā pašā 39. gada 19. augustā bija noslēgta ekonomiska vienošanās. Un šī ekonomiskā vienošanās bija, padomju Savienībai, ļoti, ļoti izdevīga, jo bez šīs ekonomiskās vienošanās Vācija gandrīz vai nevarēja, karot. Un šeit varbūt viena interesanta fakta tikai pieminēšu. Latvijas sūtnis Edgars Kreviņš kādreiz ziņoja uz Rīgu, ka 1939. gada septembrī vācu saimnieciskās aprindās valdot šāds uzskats. 3 vilcieni benzīna, ko viņi saņem no Padomju Savienības, atsver vienu Baltijas valsti. Bet ar laiku šī saimnieciskā aprinda nostāja mainījās. Mainījās kāpēc? Tāpēc, kad mēs zinām, ka jau 39. gada 3. septembrī karā iestājās Lielbritānija un Francija, un Lielbritānija uzsāk blokādes pasākumus pret Vāciju. Un šādā situācijā Baltijas valstu loma dēļ vācu, kara mašīnas, šīs Baltijas piegādes no šiem Baltijas valstīm kļūst daudz, daudz nozīmīgāks. Un turklāt arī 39. gada beigās starp Vāciju un Baltijas valstīm tiek parakstīti ļoti daudzas jaunas, Vācijai ļoti
izdevīgas ekonomiskās, vienošanās, kuru rezultātā apmēram 70% no Baltijas valstu eksporta iet tagad tikai un vienīgi uz Vāciju. Tā kā Baltijas valstu ekonomiskā nozīme strauji pieaug, un līdz ar to Vācija arī politiski sāk domāt, kad viņa vairs nav interesēta, vai Baltijas valstis zaudētu savu neatkarību. Un vācu diplomāti sāk arī, iestāstīt, sāk runāt ar padomu diplomātiem, un viņu galvenā tēze ir tāda, jā, Baltija jums ir jūs kā strateģiska, interešu sfēra, kā politiska interešu sfēra, bet Baltijai jāpaliek neatkarīgai, un vienmēr ekonomiskos labumus no Baltijas baudīs, Vācija. Un vācu diplomātija bija pārliecināta, ka Padomju Savienība neriskēs mainīt status quo Baltijā. Un tāpēc 40. gada jūnijā, kad, Padomju Savienība okupēja Baltijas valstis, tad 16. jūnijā, kad jau bija okupēta Lietuva, vēl, Latvija un Igaunija 17. jūnijā, tad jau Vācijas ārlietu ministrs Joakims Ribbentrops izvirzīja saviem līdzstrādniekiem tādu, jautājumu, paskatīties, ko var, darīt, kāds ir iespējas pretoties tam šai Padomju Savienības īstenotajai Baltijas valsts okupācijai. Nu, pēc dienas Ribbentrops saņēma ziņojumu 17. jūnijā, ja, kad Vācijai tādu iespēju nav kaut kā atturēt, novērst šo Baltijas valstu okupāciju, jo, kas bija? Jo Vācijas toredzīgās politikas rezultātā Vācijas austrumu robežu aizstāvēja tikai 10 vācu divīzijas. Visi galvenie spēki tajā laikā Vācijā bija tad Francijā, un ja Staļins būtu gribējis tad ievedot karaspēku Baltijas valstīs, viņš varēja aiziet mierīgi līdz Berlīnai. Viņam nebūtu nekādas problēmas. Un Vācija tad uzreiz aptvēra šo situāciju, kādā viņi ir nonākusi, ja? Faktiski tādā nepareizā politikas rezultātā, un tāpēc 17. jūnijā Vācijas ārlietu ministrs Joakims Ribbentrops izdeva vācu sūtņiem ārzemēs tādu cirkulāru, ka tas, kas notiek starp Baltijas valstīm un Padomju Savienību, ir tikai šo valstu iekšēji lieta, ja? Ka Vācija šeit neko nedara.